Labvakar, biedri! Pavisam nesen, 1900. gadā tika atklāts jaunais, lieliskais Budiskalnu padomju saimniecības kultūras nams, kas visiem Salaspils novada darba ļaudīm ļaus atpūsties no smagā darba fermās, laukos un darbnīcās un baudīt kultūras dzīves augļus. Un tieši tāpēc šis nams, kā sociālisma augšupējas spožais rādītājs, ir izvēlēts par norises vietu ļoti nozīmīgam pasākumam. Pašdarbības kolektīvu atlases skatei par tiesībām piedalīties tuvojošā Latvijas PSR arotbiedrību kongresa svinīgajā noslēguma koncertā. Šodien vērtēt mūsu republikas labākos deju kolektīvus ir ieradusies tarifikācijas komisija. Lūksim, biedrs Kazimiers Pumpišs, Rīgas rajona komunistiskās partijas komitejas sekretārs. Biedrs Vladislavs Sviestenieks, Rīgas pilsētas Kirova rajona komjaunatnes komitejas pirmais sekretārs. Biedrene Anastasija Kazladojeva, Latvijas lauksaimniecības darbinieku arotbiedrības republikāniskās komitejas propagandas un kultūras nodaļas vadītāja. Mēs esam iepazinušies ar tarifikācijas komisiju, un tāpēc es lūkšu jūs biedri ieņemt vietu pie galda. Lūdzu. Un tā kā kultūras nams ir nesen atklāts, tad es tagad visus klātesošos aicinu noskatīties kino arhīva materiālu par kultūras nama svinīgo atklāšanu un pirmajiem kultūras nama darba mirkļiem. Lūdzu, skatāmies! Cienījamo tarifikācijas komisiju sākt darbu, jo savu sniegumu izpildot arotbiedrību kongresa koncertā iekļauto latviešu padomju jaunradas deju Mūžam citas nemīlēšu, ar ko, protams, ir domāta padomju dzimtene, rādīs labākie lauksaimniecības uzņēmumu darba ļaužu deju kolektīvi no Salaspils, Suntažiem un Malpils. Lūdzu, skates pirmās daļas dalībnieki, dodamies uz skatuvi un tarifikācijas komisija ķeramies pie darba.
tikmēr, kamēr komisija pieņem lēmumu uz galto ieradušanos Salaspils, uz visas apkārtnes darba darījuma pieprasījumi pēc svaigas, jau smaržoja, Puckalnu padomju, Saimniecības kultūras namā, notiks Latvijas labāko pašdarbnieku kolektīvu koncerts pēc skatītāju vēlēšanās. Mēs esam saņēmuši skatītāju vēstuli no Ulbrukas padomju saimniecības Acoles cūku nobarošanas kompleksa darbiniecēm ar lūgumu izpildīt pavasarīgu dziņu pārpilno deju Atnāca lieldiena Stopiņu pagasta meškopim Gatim Juhņevičam, kam 8. janvārī bija vārda diena. Gatis strādā Latvijas valsts mežos, kur ir kvalitātes nodaļas vadītājs. Pēc nogurdinoša darba kantorī vakars labprāt paiet dejas solī un labprāt viņš spēlē arī volejbolu. Gatim Juhņevičam mēs veltam dzejnieka vārdus. Ai, brālīt, mīļu boltu, laidmāsimi, kolhozo, labo dzīve, darbus dara dziedādami. Zinību drūz kopējai Ilzei Lokmanei no Rīgas, kura šajā mēnesī svin gan dzimšanas, gan vārda dienu, un visu savu brīvo laiku ziedot rauslai un gaistošai dejas mākslai. Pietru grupā, kas Ilze ir teikusi, jāplēj profesori Lokmani ar spēni augstu ūdens, lai piespiestu viņu nedējot. Sveiksim Ilzi Lokmani ar tautas dziesmas vārdiem. Agrāk sievām kāda dzīve, vīru jūgām mocīties, tagad var 3 mani bērni institūtā mācīties. Un veltīsim viņai tautas deju ansambļa Zīle dejoto Arta Puriņa deju Pāri Daugavai.
Sitjānīti Varabungas paša kalna galiņā, lai sanāca tāls tautas kokolsniekus sveicināja. Kad vasara tuvojas pilnbriedam, Latvijas ļaudis svin Jāņus, kā darba, ražas un mīlestības svētkus. Bet pašā ziemas spēlgonī, 4. janvārī, savus šūpļu svētkus svin Māris Ribinickis no Preļiem. Rajona centra pašdarbnieku zelta fonda vīrietis, pirmrindnieks un trieciennieks ar humora dzirksti sirdī. Māri Ribinicki šodien sveic Salaspils vidējās paudzes deju kolektīvs Ūsa ar Jāņa Purviņa deju Jāņu nakti gunis dega. Slāstītas vienu,
padarīti, vēl lielāki mums darāmi. Namus celt, druvas kopt, tautas pulcināt, tautas pulcināt, mūžam mieru nosargāt. Janvāra mēnesī savu dzīves jubileju nosvinējis arī dzelzceļa darbiniece Ligita Rudzīte, kuru biedru grupu dzelzceļa darbiniece arotbiedrības pārstāvji raksturo šādi. Briedīte Rudzīte ir čakla darba bite, kas sevi iemiesoja vislabākās kancelēs vadītāja darba iezīmes. Tātad biedrene Rudzīte, viņai piemīt sistemātiskums, disciplinētība, pedantiska kārtības mīlestība. Ligitas Rudzītes ikdienā pat pelēti kancelējas vāki tiek apglāstīti ar mīlestību, kā dārgi draugi. Ligitai Rudzītei veltīsim Skaidrītas Anģeles deju Es redzēju šai zemē, deju kolektīva Sunta izpildījumā. Kūlēņi kolhoznieki pilnas klētis pievēruši, kuru darbu padarīja, partijai pateicās. Nākamā deja ir kā veltījums Baložu gaviļniekam Kristiānam Laicānam dzimšanas dienā, ko kolektīvs svinēs rīt. Kristiāns, Laicānu dejojošās dinastijas pārstāvis, sava pamatdarba uzdevumos bieži klīst pa Āfrikas valstu tuksnešiem. Biedri ir ievērojuši, ka Kristiānam ir dažādi gadījumi un notikumi, kas padara raibāku viņa ikdienu. Piemēram, vulkāna izvirduma dēļ iestrēgšana lidojuma gaidās, kaut kur starp Somālijas pirātiem un Zimbabves armijniekiem. Kristiāns ir sabiedriska rakstura cilvēks, un viņa pēdējais lielais sabiedriskais pienākums bija drauga un dejotāja Ulda ielaišana
laulības ostā. Viņš bija lielisks vedētājs. Kristiānam veltām deju Saules vārti, Siguldas dejotāju priekšnesumā. Māciet ļaudis skatīties, kādas lietas kolhozā. Elektrība govis slauc, elektrība malku cērt. 5. janvārī dzimšanas dienu svinēja jautrs, centīgs, pozitīvi domājošs puisis no Baložiem, Aldis Laviņš, kas savieno mīlestību uz deju ar kaisli uz hokeju. Savu brīvo laiku Aldis ir sadalījis proporcionāli. Otrdienās dejo tautas dejas, bet ceturtdienās spēlē hokeju. Tomēr sestdienās Aldis ir klāt koncertos un tur līdzi visiem balodīšiem, līdz rīta gaismai. Aldim Laviņam veltām mītisko Jāņa Purviņa horeogrāfiju Stihija Zeme, Tīnūžu ciemata dejotāju kopas upe priekšnesumā.
lai ir viegli. Traktors āra, traktors sēja, traktors kūla zelta graudus. Nākamā deja, lai ir kā veltījums, Rīgas darbaļaužu saimes pārstāvēja Daigai Štendenbergai, kuras dzimšanas dienu svinēsim 25. janvārī. Daiga ir aktīviste, priekšzīmīga mājsaimniece, allaž mierīga un nosvērta. Viņa ir biedrs un draugs, kam var uzticēt visas bēdas un likstas. Deju apkalmanu kumeliņu, dejo zīla par prieku biedrnē Daigai. Salspilieši savas zemes apraudzīja, lai skatām, kur skatām, nav neviena sētnieka, līdz pašai pamalē kopu druvas līgojās. Lai skatāmies veltījumu Baložu jubilārei Lindai Gabrānei dzimšanas dienā 28. janvārī. Linda šajā sezonā atgriezusies aktīvo dejotāju rindās pēc meiteņu garā atvaļinājuma, un tagad cenšas atgūt izlaistos gadus, dejojot visu, ko un kur tik vien liek, jo atmiņā labi laiki saglabājušies skaistie iepriekšējie dziesmu svētki mirkļi, un Linda šogad atkal ir gatava tos izbaudīt. Un tagad Ūsa dejos Krustamātes Krakaujaku.
Pirmās daļas beigas, starp 15 minūtes.